Labrīt, mīļie muzeja kolēģi! Visi, kas ir pieslēgušies jau šobrīd, skatos, ka esam jau 25 dalībnieki. Sāksim noteikti pulkstenis 10, kā mums ir ieplānots šīs dienas semināru un sarunu par to, kā mēs paši varam piemērot un pielāgot savus muzejus, savus muzeju piedāvājumus cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Un tādēļ man ir liels prieks, ka seminārs, kas mums jau bija plānots principā pagājušā gada nogalē, beidzot šodien notiek. Mūsu galvenie runātāji tātad šodien būs Marija Kožarina un Vlada Hmeļevska. Un ar Mariju mēs jau sapazināmies pirms, man liekas, gadiem diviem, kad sākām sadarboties, lai veidotu gada balvas šo te skaisto apaļo lodi. Un, principā, šādā veidā mums ir veidojusies veiksmīga sadarbība, un es ceru, ka muzeji varēs paņemt arī no šīs dienas semināra vajadzīgo, lai varētu pielāgot savu muzeju cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tā kā es ilgi varbūt nerunāšu, bet, principā, seminārs tiek ierakstīts, tādēļ varēsiet pēc tam arī vēlreiz noskatīties. Ja gadījumā ir kādi jautājumi, tad tos droši var rakstīt čata sadaļā, jo kamēr Marija un Vlada runās, tad es pārskatīšu čatu, un ja gadījumā šie jautājumi būs, tad es arī attiecīgi uzdošu abām divām runātājām. Un tagad es dodu vārdu Marijai un Vladai. Lūdzu, Marija. Labrīt, darbie draugi, kolēģi. Tūlīt es ieslēgšu prezentāciju savu. Es redzams, ja? Jā. Vēlreiz labdien, mani sauc Marija Kažarina. Esmu biedrības Socintegra vadītāja, un šodien mēs ar jums parunāsim par iekļaujošu muzeju. Bet es negribu, lai tās tikšanās skaitās kā seminārs vai webinārs vai konference, nedod Dievs. Man gribētos vienkārši parunāties ar jums, arī varbūt ieklausīties jūsu viedoklī par šo jautājumu, varbūt par jūsu ekspertu pieredzi arī. Un mēs ar Vladu padalīsimies ar savu pieredzi un ar savu viedokli. Par ko mēs šodien parunāsim? Es jums pastāstīšu, kas mēs esam, no kurienes, ko mēs darām šeit par šo projektu. Šajā projekta ietvaros mēs runāsim par vides pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Parunāsim par to, kas tas ir apmeklētais ar redzes traucējumiem, par iekļaujošu muzeju, arī pastāstīšu jums par pārprātumiem. Tas arī ļoti interesanti mūsu pieredze. Arī par Eiropas pieredzi. Pastāstīšu par sadarbības iespējām. Tātad mūsu misija cilvēku ar redzes traucējumu sociāla integrācija. Mēs esam no biedrības Socintegra un no 10. gadā strādājam šajā jomā. Arī pielāgojam vidi neredzīgiem cilvēkiem un izstrādājam gan taktīlas kartes, norādes, uzlīmes ar braila rakstu, interaktīvas taktīlas kartes. Šodien mēs esam šeit divatā. Esmu Marija Kažarina vadītāja un arī tiflogrāfike. Es zinu, es pieļauju, ka jūs nezināt, kas tas ir tiflogrāfika. Tas ir viss, kas saistīts ar objektiem, kurus var lasīt ar taustes palīdzību, ar pieskarienu. Un Vlada Hmeļevska, kulturoloģe, arī vides pieejamības eksperte un mērķu auditorijas pārstāvja. Bišķiņ pastāstīšu par mūsu projektu. Šīs projekts atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Viņš sākas pagājušā gadā un turpināsies līdz novembrā beigām. Tagad iet jau otrā daļa šajā projektā, un šitās daļas mērķis ir
veicināt sabiedrisku aktivitāti Latvijas mākslas un kultūras pieejamības jomā cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Un pašā gala mērķis izstrādāt vadlīnijas ekspozīciju pielāgošanai. Es ceru, ka mēs to darīsim arī ar jūsu ekspertu palīdzību. Ziniet, bieži man jautā, vai vispār neredzīgiem cilvēkiem ir jēga apmeklēt muzeju? Varbūt pat nav. Es nezinu, Lada, varbūt tu vari pastāstīt, vai ir jēga tev apmeklēt muzeju? Protams, ka labdien, pirmkārt, labdien, cienījamie kolēģi. Tātad gribētu mazliet vēl par sevi pastāstīt, ka esmu pilnīgi neredzīga no dzimšanas. Tas nozīmē, ka man ir pilnīgi cita pasaules uztvere nekā redzīgam cilvēkam, kuru nevar saprast šo te uztveri nekādā veidā, jo tas ir kā visums, tā kā arī es nevaru saprast redzīgus cilvēkus tieši kā uztver ar redzi, ja? Man bija 0,5% tikai gaisma un kontūri un mazliet bija krāsas, bet ir tādi neredzīgi cilvēki, kuri neatšķir krāsas konceptu un arī gaismas sajūta viņam nav. Tas ir retāk, bet arī tādi ir. Ja? Tas nozīmē, ka ir dažādi redzes pakāpes, ir īsumā tāpat, ja mēs redzam, ka pirmās grupas redzes cilvēki viņiem ir pirmā grupa, tad tas nozīmē, ka tur arī var atšķirties. Un tagad vai ir vajadzīgi muzeji? Skaidrs, ka jā. Es tagad to ļoti labi sapratu, bet līdz tam bija ilgs ceļš, ne man, tāpēc, ka es esmu no tādas ģimenes, kur tas jau saprata mani vecāki un tā tālāk, bet tiem neredzīgiem cilvēkiem, kuri dzīvo, nu, tādās ģimenēs, kuriem varbūt, ka netika nodrošināts muzeja apmeklējums, un arī tāpēc, ka nav muzeju piekļūstamība, pieejamība, ja, neredzīgiem, nu kā, es atnāku muzejā. Es esmu neredzīgs. Vispār nezinu neko īpaši daudz par muzejiem, par kultūru kopumā, jo neredzīgiem ir sava kopiena. Mums ir tāds, varbūt, var teikt, sašaurināts redzes loks, ja tā var izteikties, jo mums ir skaidrs, ka mēs apmeklējam skolu speciālu, ir tādi, kuri apmeklē parasto, bet ar grūtībām. Un tad notiek tā, ka mums nav tik plašs redzes loks, ka ja mums būtu pilnīgi viss pieejams, pilnīgi visa vide pieejama, visa informācija pieejama, tā kā tas ir normāli redzošam cilvēkam. Un mēs atrodamies šajā informācijas vakumā. Un līdz ar to tā vēlme saņemt vairāk informāciju, interese pakāpeniski izzūd. Tas vēl arī saistīts ar to, ka bija pētījums, ka gaismas trūkuma dēļ arī zūd un pazeminās un zūd motivācija kaut ko izzināt. Un arī tāpēc, ka vecāki un citi apgādnieki no skolas vecuma nu, tā kā mazliet liec iespēju neredzīgam kaut ko darīt vairāk, izzināt vairāk, izpētīt. Nu, es izdarīšu labāk par tevi, man ir vieglāk, es to izdarīšu. Nu, tā kā tāda apgādnieciska aprūpe, ja. Tagad labi, ka tas mainās, ļoti labi, ka mums tiešām parādās jaunieši, kuri vēlas gan studēt un studē un apmeklēt kultūras iestādes, tā skaitā muzejus arvien vairāk un ir pieprasījums. Tas nozīmē, ka šobrīd līdz ar to, ka mums ir piekļūstama interneta vide, mēs pakāpeniski sajūtamies vairāk informācijas tādā vidē, un mums gribās vairāk. Un tad, kad nu, tas ir viens, un otrs, ka tad, kad tu jau saproti, es sapratu, ka tas ir vajadzīgs, un sāku studēt par to vairāk pētīt, nav iespējams aprakstīt, cik paplašinās realitāte tad, kad es saskāros ar muzeju
ar muzejiem, ar muzeju pieejamību, tas, kas ir pieejams, cik es izaugu savā realitātes uztverē ar to, kad tas nebija tā. Tas nav vienkārši aprakstāms, jo tad es esmu tiešā nozīmē vairāk integrēta sabiedrība. Jā, Vlada, es atvainojos, es tevi noslēdzu skaņu. Es gribēju noslēgt citam, lūdzu, pieslēdz atpakaļ skaņu. jā. Paldies. Jā, paldies. Jā, un es sapratu, ka tas tiešām integrējos sabiedrībā. Es varu runāt par tām pašām lietām, ko runā sabiedrībā. Es varu saprast, izprast. Arī rodas tā saucamā 3D domāšanas veids, jā, rodas daudz kas cits. Ar ķermeni es vairāk izjūtu ar ožu un tā tālāk, ar visām maņu orgāniem. Tāpēc tas ir tikai viens faktors, kāpēc tas ir svarīgi. Protams, vēl intelektuālā attīstība klāt, tas, ka interese un motivācija dzīvot un paaugstināt dzīves kvalitāti, tātad rodas tiešā nozīmē. Tie nav tikai vārdi, bet tie ir praktiski tādi pielietota pieredze, ar ko dalos, kas tiešām paaugstina dzīves kvalitāti neredzīgam cilvēkam šajā te informācijas vākumā. Tas tiešām ir tā muzeja un kultūra vide. Un vēl klāt rodas papildus iemaņas, kas palīdz dzīvē. Tas ir orientēties, saprast, ātrāk domāt, jo vajag risināt, ja ir kaut kādas izglītības tādas uzdevumi muzejos, jeb tas varētu būt, vajag saprast, izprast kaut kas tas ir. Ja, ja redzīgs paskatās, jau saprot, kas tas ir, tad mums ir jāpatausta, kas tas ir tieši katru priekšmetu daļu, un tā tikai mēs vai nu saprotam, vai nesaprotam, atkarībā no tā, vai ir izpratne par to bijusi agrāk vai nē. Un ja nē, tad ja paskaidro, un jā, tas ir cits stāsts, bet ar to rodas tāds smadzenēs jaunie neironas saiknes jaunās un rodas pavisam savādāk. Tātad, es kā jau teicu, iemaņas, kas palīdz pat dzīvot neredzīgam, rehabilitēties. Ja, rehabilitēties. Jo tu orientējies ātrāk, tu domā ātrāk, un ja tu saskaries ar kaut kādu tādu nezināmu vai mazāk zināmu situāciju, tu rēģē ātrāk uz to. Ja tev ir kaut kāds, jo vairāk tu izzini pasauli, jo vieglāk tu dzīvot. Nu, apmēram šādi te. Tie tikai daži faktori no tā, kāpēc tas ir svarīgi. Skaidrs, ka vēl pastāv tas, ka intelektuāli attīstītāks cilvēks, viņš paliek ar bagātāks ar pieredzi, pat par sevi tā kā, piemēram, ceļošanas pieredzi, ja, vai muzeju apmeklējuma pieredzi, vai būtu teātrī. Tā ir pieredze, kas vienkārši bagātina jebkuru cilvēku. Klāt vēl tas, kas tiešām ļoti tāds svarīgs moments neredzīgam, ka neredzīgs paaugstina savu vēlmi, kā labāk darīt un ko. Viņš tā kā kļūst patstāvīgāks. Tātad var pieņemt lēmumus labāk. Līdz ar to, ka nevis viņu tur vadā aiz rociņas un kaut ko teikt, tā ir labāk, bet viņš jau pats spēja to lēmumu pieņemt pats, izējot no iepriekšējas pieredzes. Ja? Tāda sistemātiskā domāšana, jeb sistēma pieeja, system approach angliski. Līdz ar to es uzskatu, ka tur zem tā, ko es jau tādu pavirši ieskicēju, vēl faktori, ko var minēt, bet tie būtu tādi faktori, tādi kopumi, zem kuras var vēl tādus zariņus vilkt, ja? Kāpēc tas ir svarīgi? Lūk, un tāpēc es esmu pateicīga Marijai, ka viņa to sāka darīt, un tieši pateicoties viņai, es sapratu, kas ir tā pieejamība, vai ne, Marija?
Paldies, Lāda, par siltiem vārdiem, kā vienmēr. Nu, jā, cilvēks, kad nekad mūžā nesaskaries ar neredzīgiem cilvēkiem, viņiem grūti saprast, kā mēs varam palīdzēt, kāda veida mēs varam pielāgot to vide. Īpaši es sapratu, ja speciālisti strādā šajā jomā, kā tā, mirklīti. Aha. Īpaši, ja speciālisti strādā muzejos, viņiem daudz darba, sava darba, strādā kā eksperti, viņiem nav laika domāt par šito šauru tādu tēmu. Bet mēs šeit dzīvojam šajā vidē blakus ar neredzīgiem cilvēkiem, kopā ar neredzīgiem cilvēkiem. Un paldies arī Vladai, gribu pateikt par piedalīšanos projektā, jo prieks strādāt ar tādiem speciālistiem. Gribu arī piebilst, ka mūsu komanda ir arī speciālists, kurš strādā ar skaņu, arī ar 3D skaņu. Varbūt jūs esat dzirdējuši par to. Arī ir speciālisti, kuri strādā ar audio deskripciju. Tas nozīmē lakonisks apraksts, vizuāla objekta lakonisks apraksts priekšneredzīgiem cilvēkiem. Un mēs sadarbojamies arī ar citiem speciālistiem šajā jomā. Tātad, kas tas ir vides pieejamība muzejos? Es tā burtiski pa punktiem tūlīt aprakstīšu savu pieredzi, pie kā mēs nonācam. Pirmais tiflo maršruts, jo mēs te runājam par diviem momentiem. Pirmais, tas ir fiziska pieejamība, un otrais informācijas pieejamība. Fiziska pieejamība nozīmē, kā es varu nokļūt līdz muzejam. Ja es kā neredzīgs cilvēks. Tā tiflo maršruts palīdz nokļūt, piemēram, no pieturas līdz muzejam, jo arī tas ir vesels kvests, kā nokļūst. Lada, varbūt tu vari man palīdzēt šajā punktā, varbūt tu zini piemēros ar tiflo maršrūtiem. Kā var saprast, kas tas ir tiflo maršrūts? Jā, tieši tā, Igaunijā mēs saskāramies ar to, ka viņi radīja tiflo maršrutu, un tas nozīmē, ka, neredzīgs, tātad var iedomāties, jūs varat tā pievērt acis, ja, apmēram šādi. Tātad man vajag nokļūt līdz muzejam. Kāpēc mēs jau sapratām? Tāpēc, ka es tur izzinu vairāk, es tur socializējos, vēl nemaz svarīgs faktors, ja, un tā tālāk. Kā man tur nokļūt? Es varu patstāvīgi jau, tur jāsaprot, ka vai nu tas ir ar pavadoni, tā ir viena lieta, vai nu arī ir patstāvīgi neredzīgie cilvēki, kuri paši lieto ar balto spieķi, lietojot baltu spieķi, var orientēties, kā kurš tur pilsētā, rajonā. Es gribu uzreiz piebilst, ka Vlada patstāvīgi orientējas mūsu pilsētā. Jā. Un diezgan bieži pati var braukt un uz muzeju diez vai, jo Rīgā, protams, ka varu. Jā, pēc tam. Rīga, bet Rīga, jā. Jā, tas ir Un tiflo maršruts, ka es varu iziet no kaut kāda autobusa, piemēram, tur, es nezinu, es ar mašīnu braucu, man grūti uzreiz piemēru kaut kādu labu dot. Es izēju no autobusa, pagriezu pa labi, tur, piemēram, 10 metrus man jāiziet pa taisni, pēc tam būs luksafors, pagriezt pa labi, pāriet gāju pārēju, pagriezt pa kreisi un tā tālāk. Tas nozīmē tiflo maršruts. Un šito tiflo maršrutu var izvietot gan mājaslapā, gan varbūt tā, ka paskaidrot neredzīgiem cilvēkiem, ja viņš brauca, tad iedot to audio failu viņam, lai viņam būtu ērtāk nokļūst līdz muzejam. Tas nozīmē tiflo maršruts. Tālāk nākošais punkts – taktīlas kartes. Taktīlas kartes var arī palīdzēt orientēties vidē, bet arī var palīdzēt saprast kaut kādu informāciju par objektu. Piemēram, taktīlas kartes var attēlot to telpas plānu un palīdzēt
orientēties, piemēram, varam apzīmēt uz taktīlas kartes, apzīmēt maršrutu iekštelpās un parādīt, kur ir taustamie objekti, lai neredzīgam cilvēkam uzreiz saprast, aha, šeit es varu atnākt un kaut kas tur būs, bet tajā, piemēram, labajā puse tur nekā nebūs neredzīgiem, tā nav jēgas iet uz to pusi vispār. Un taktīlas kartes arī varētu būt ar objekta attēlu. Es bišķiņ tālāk es parādīšu jums piemērus. Viss, par ko es tagad runāju, mēs to varam arī izgatavot. Un mums ir pieredze šajā jomā. Arī 3D objekti. Tagad ļoti populāri 3D printeri. Katram otram ir jau mājās 3D printeris. Mums arī ir. Un mēs izgatavojam taustamus 3D objektus. Pārsvarā tā ir arhitektūras objekti, bet arī citi gadās, kad pasūta citus objektus. Nākamais punkts – taktīlas stācijas. Tas nozīmē stendu vai galdu, speciāli iekārtotu. Tātad tur būs stends, kur var izvietot gan 3D objektus, gan tā netraucēt citiem cilvēkiem. Jā, Vlada, tu kaut ko gribēji piebilst? Jā, mazliet internets raustās, es katram gadījumam skatu, bet tagad ir labi. Kārtībā. Okay. Cerams, ka viss bija dzirdams. Tātad turpinām par taktīlām stācijām. Tātad tur var būt gan arī braila raksta kaut kas, gan arī skaņa kaut kāda, gan mēs varam tur kaut ko pasmaržot arī. Tātad tas speciāli iekārtots galdiņš vai stends. Tas nozīmē taktīlas stācijas. Audiodeskripcijas, ko es jau minēju, mūsu komanda ir profesionālais audiodeskriptors, kurš speciāli strādā ar šo, jo dažreiz taktīlas kartes diezgan sarežģītas, bišķiņ vēlāk parādīšu piemēru, ka ļoti grūti saprast, kas tur ir. Bet otrais uzdevums, kā neredzīgs cilvēks var saprast, kas tur ir. Tātad obligāti jādomā par audiodeskripciju. Audiodeskripcija palīdz saprast, kas attēlots tajā gleznā, piemēram. Tas ir atsevišķi kultūras veids, kā var arī pielāgot vidi. Tas ir ļoti interesanti strādāt ar šito skaņu. Īpaši, ja izmantot, piemēram, 3D skaņu, kur var integrēt kaut kādas arī skaņas, piemēram, dabas skaņas 3D formātā, un es varu pilnīgi sajust tā, ka es esmu šeit, tajā paša vieta, ja iet runa, piemēram, par gleznām. Un arī ļoti svarīgi padomāt par mācību programmām. Kāpēc es tagad runāju par mācību programmu? Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka neredzīgs cilvēks, ja atbrauca, piemēram, Paciņa. Naču. Aha. Tā. Tā, kaut kā liekas skaņas. Aha. Tātad, ja neredzīgs cilvēks atbrauca uz muzeju, un, piemēram, ļoti bieži starp citu, tagad tāda zaļa tēma, šitas vides pieejamība, un muzeji dažreiz pasūta kaut ko. Un, piemēram, ja cilvēks atbrauca uz muzeju, kur ir taktīlas kartes jau, un muzejs domā, ka, mēs pielāgojam vidi ļoti labi, un pat atbrauca neredzīgs apmeklētājs. Bet, ja viņam nav pavadoņa vai blakus gida, kurš paskaidro, kas tur ir, ja viņš pats tur pie šitā objekta, viņš pat nevar saprast, kas tur ir. Labi, ja viņš vispār atradīs to objektu. Ja tas ir arī kvests priekš viņiem, atrast to objektu. Ja priekš mums, mēs atnācam uz muzeju, mums uzreiz izklaide, mēs varam paskatīties, mēs varam parunāt, apskatīties, uz kuru pusi iet, tad neredzīgiem cilvēkiem jāsaprat, kur šīs objekts atradas. Un ja viņš atrada un nevar saprast, kas tur ir,
tas ir vispār būs fiaska, jo, ziniet, braukt ar sabiedrisko, piemēram, transportu, atrast to muzeju, tas ir vesels stāsts, liels uzdevums priekš neredzīgiem cilvēkiem. Tāpēc es domāju, ka ļoti laba tēma organizēt mācību programmas, un nav obligāti organizēt kaut kādus speciālus programmus, kaut kādus īpašus programmas. Var pielāgot jau esošas programmas neredzīgiem cilvēkiem, no neredzīgiem. Kā es varu paskaidrot, ko viņi saprata, kā viņi var, ko viņi var, un tā tālāk. Bet, ja strādāt sadarbība ar nevalstiskiem organizācijām, kur ir mērķa auditorijas pārstāvji, tad paliek uzreiz vieglāk saprast, šeit mēs varam tā pielāgot, šeit mēs varam tā pielāgot. Un, ja būs mācību programma, tad ir jēga vispār braukt uz to muzeju neredzīgiem. Viņiem grūti, tiešām grūti braukt, atrast un tā tālāk. Un ja tu atbrauksi tik tālu un atradīsi uzlīmes ar stāvu numuriem tikai, tad būs pavisam skumja. Ir tādi piemēri, ka es nenosaukšu muzejus, bet muzejs pasūtīja, viņiem pieprasījums bija tāda, mēs gribam pielāgot vidi neredzīgiem cilvēkiem. Un pasūtīja pie manis uzlīmes ar stāvu numuriem. Un iedomājieties, kā cilvēks brauks uz muzeju, lai izlasītu stāvu numurus. Un tas ir ne īpaši labi, man liekas. Tātad pastāstīšu vairāk par taktīlam kartēm. Šajā slaidā jūs redzat no kreisas puses purvīša gleznu Pavasara ūdeni. To mēs uztaisījām jau sen, man liekas, 15. gadā. Tā ir taktīla karte, taktīla glezna. Tur var sataustīt visus objektus. Un no labas puses jūs redzat, kā izskatās makets. Iedomājieties, šeit es varu tikai saprast, šeit ir glūda virsma, šeit ir kaut kādas punktiņi kaut kādi, tur ir vēl kaut kāda tekstūra atšķiras. Un ļoti interesanti, ka neredzīgs cilvēks nesaprata to pavisam. Kad es rādu to purvīša glezno redzīgiem, īpaši muzeja darbinieki, saka uzreiz, oi, cik forši purvīša glezna, cik skaisti, un tā tālāk uzreiz tāda reakcija. Bet neredzīgiem cilvēkiem, tur vispār, viņi nevar saprast neko, ja nepaskaidro. Tātad obligāti pie tādas gleznas jābūt audiodeskripcija, obligāti. Vai gidam blakus. Arī tāda iespēja ir paskaidrot, ka šeit ir ūdens, glūds ūdens, kas pogulis, un tā tālāk. Tā paskaidrot, kas ir uz šā glezna. Jo taktīlas kartes, taktīlie objekti, viņi var tikai parādīt objekta formu, izvietojumu, varbūt mērogu, bet nav tādas sajūtas, tā ir māksla, tā ir māksla, nav tādas sajūtas bez audiodeskripcijas. 3D objekti, no kreisas puses jūs redzat dzīvniekus, kurus mēs taisījām dabas muzejām. Mums ļoti laba sadarbība ar dabas muzeju. Un jūs varat, šeit ir viens jautājums tajā bildē. Jūs redzat zaķi, ezis un bebris. Kur ir kļūda? Jūs varat saprast uzreiz, varat pateikt, varbūt jūs varat pieslēgties arī, ieslēgt mikrofonu un pateikt, vai jūs redzat kļūdu
šajā attēlā? Izmērs. Pareizi. Pareizi, jo tīri vizuāli pēc izmēra izskatās ļoti labi. Tajā stendā izskatās baigi forši un skaisti. Bet kad mēs uztaisījām tos 3D modeļus, mēs sapratām, ka bet ēzis daudz mazāk nekā zaķis. Tur blakus vēl bija briedis vai kaut kas tāds ar ragiem, es jau neatceros. Un viņš arī bija, bišķiņ lielāks. Tātad obligāti jādomā par to, ka neredzīgs cilvēks varbūt pirmo reizi ieraudzīs, aptaustīs to zvēru. Un viņam būs tāds priekšstats, ka ēzis gandrīz tik liels, kā zaķis. Tātad obligāti par to jādomā, un šajā gadījumā kļūdas nebija, jo mums bija tāds uzdevums pielāgot jau esošo stendu. Mums nebija varianta cita. Mēs pielāgojam, bet pateicam, kad visu to uztaisiem, pateicam, ka obligāti, kad būs ekskursija ar neredzīgiem, obligāti jāstāsta par mērogu, obligāti jāstāsta, ka ēzis mazāks un tā tālāk. No labas puses jūs redzat vienu no modeļiem, tas ir Pēterbāznīca. Mums ir 9 tādas modeļas, un tas bija 15. gada, mums bija izstāde Pieskāriens, viņa eksistē tagad arī. Tā ir mobila izstāde ar taktīliem objektiem, apmēram 30 objekti, bet pārsvara tur 2D bildes, ne 3D. 3D tas nozīmē, ko jūs redzat, bet 2D, kā bija Purvīša pavasara ūdeni, tas nozīmē 2D. Tikai viens līmenis mēs varam izspiest, vienu līmeni. Tā bija taktīlas bildes. Varbūt, ja jūs man redzat, es varu parādīt. Aha, neparādīšu. Nerāda. Labi, tas nekas. Bet tikai bildes ar Rīgas arhitektūra pieminekļiem. Par pārprātumiem. Vienu es jau izstāstīju, kad pielāgojām muzeju ar uzlīmiem, ar stāva numuriem. Otrais interesants gadījums bija, arī nenosaukšu muzeju, bet pastāstīšu tādu, ka mēs pielāgojam vienu ekspozīciju vienā muzejā, piezvanījām un pateicam, mēs gribam atbraukt kopā ar neredzīgiem, būs 5 neredzīgie vai 4. Mēs gribam atbraukt uz jūsu muzeju, uz ekskursiju. Labi. Atbraucam. Mums atrada speciālu gidu, kuram ir pieredze strādāt ar neredzīgiem cilvēkiem. Ļoti interesanti bija. Ekskursija forša bija ļoti interesanta. Mēs sēdējām vienā telpā, atsevišķa. Mums rādīja maketus dažādus priekšmetus, ļoti interesants stāsts bija, visi bija laimīgi, visiem patīka, un es gaidu, kad mums atvada uz to mūsu stendu, ko mēs pielāgojam, kad mums parāda mūsu maketus, mūsu modeļus, mūsu taktīlas kartas. Un nesagaidījām. Tas bija tā bišķiņ smieklīgi, jo no vienas puses smieklīgi, no otras puses neīpaši. Jo tā izskatās, ka nav sakaru. Viens cilvēks, piemēram, projektu vadītājs, raksta projektu un pielāgo kaut kur daļu no ekspozīcijas. Otrais cilvēks, piemēram, gids, kurš nezina, kurā vieta pielāgota ekspozīcijai. Un trešais cilvēks recepcijā sēž sieviete, kura satika viesus un apmeklētājus, kura vispār nezina par to vispār neko. Un tas ļoti bieži mēs saskaramies ar tādu situāciju, diemžēl. Otrais gadījums bija, kad es uzvanīju vēl vienu muzeju Rīgā.
kāpēc es uz turieni uzvanīju? Tāpēc, ka viens neredzīgs vīrietis, mans paziņas, viņš teica, klausies, obligāti tev jāapmeklē tāda forša tur izstāde neredzīgiem. Nu, vispār, es domāju, es visu laiku, kad dzirdu tādu, domāju, man obligāti jābrauc, viss punkts. Nekādu darbu, vai brauksim uz muzeju. Un es zvanu, domāju, tūlīt es savu bandu paņemšu, un mēs aizbrauksim uz to muzeju. Zvanu. Meitene teica, nē, mēs neko par to nezinām. Es teicu, jūs zināt, pagājušā nedēļa bija neredzīgie pie jums, un bija ļoti interesanta ekskursija. Viņa teica, da mums nav. Es teicu, da točno ir. Un pie tā ne tikai ekskursija, bet tur ir taktīlie objekti. Un es domāju, būt vispār interesanti. Kādi tur objekti? Man profesionāla interese uzreiz domāju, nu jāpaskatās obligāti. Viņa teica, nav mums tādu. Es teicu, lūdzu, uzziniet, jo noteikti ir. Viņa pateica, labi, es obligāti uzzināšu, pierakstīja manu telefonu un pazuda. Tas bija tāds, diezgan liels muzejs. Bet, dīvaini, un mums ļoti gribas sadarboties. Mēs zvanam un rakstam un braucam. Mums ļoti gribas, bet dažreiz tā, ka cilvēki vienkārši domā, kas tas ir priekš kam vispār. Arī ir tādi gadījumi, ka nē, kādi neredzīgie, mums tur stikls pa visur, mums vietas pat nav. Bet es jums gribu pateikt, ka var atrast vietu jebkurā gadījumā, jo tas neprasa daudz vietas. Dažreiz mēs varam pat vienu kaut kādu interesantu, interaktīvu stendu uztaisīt, nelielu, kaut kur stūrieti, lai netraucētu citiem apmeklētājiem. Un tas jau būs jēga braukt uz to muzeju. Jau būs jēga, un muzejam arī būs jēga pastāstīt, mums ir pielāgota vide, redziet, mums ir tāds objekts interesants. Es gribu te piebilst, ka tieši neredzīgie skatās arī Eiropā, un Eiropas neredzīgie skatās tie aktīvie, kur vēl var pabraukt pa muzejiem, kas ir pieejami. Un ļoti viņi arī brauktu no Eiropas neredzīgie uz Latviju, tad apmeklēt, ja šeit būtu pielāgots muzejs. Jo neredzīgo vidē visi jau apmēram saprot. Mums ir resursi, kur var paskatīties, kuri muzeji ir pielāgoti. Mēs skatāmies fórumus, Google, un ja Google pozicionē kāds muzejs sevi kā pielāgots neredzīgiem, tad mēs īpašu uzmanību tam uz to vēršam, un tad jau plānojam, tad kā cilvēki, nav tā, ka visi cilvēki neredzīgie cilvēki neapmeklē muzejus. It īpaši Eiropā tas ir tāpēc, ka tur piekļūstamība vairāk un pieejamība izplatīta, tāpēc tas ir arī, tāds kā svarīgs moments, ka mēs ne tikai skatāmies šeit lokāli, bet arī Eiropas un pasaules mērogā. Jā, ļoti labi, ka tu par to runāji, jo tagad būs runa tieši par Eiropas pieredzi, bet pirms tam es gribu pateikt, varbūt tu vari pastāstīt, jo daži cilvēki nezina, kā neredzīgie cilvēki var izmantot datoru. Zini, ka man bieži ļoti jautā, kā viņš var izlasīt datorā. Pastāstīt bišķiņ divos vārdos, kā jūs varat un kā, ko un kā. Tieši tā, tas pareizi teica, ka neredzīgiem tagad, tas ir, kā es jau teicu, interneta vide ir pieejama tikai tāpēc, ka mums ir specializēta ekrāna lasošā programma visās valodās, gan telefonā, gan datorā. Mēs to instalējam, jeb aktivizējam, un mēs tagad nelietojot peli, bet lietojot tikai klaviatūru, tastatūru, mēs varam lietot šo te programmu un tāpēc arī varbūt, ka jūs esat dzirdējuši par piekļūstamību, e-piekļūstamību, jo tāpēc, ka tas tagad arī trends, jo tā pielāgota interneta vide un līdz ar to neredzīgie vairāk iegūst informāciju. Un arī par muzejiem. Jā, taisnība. Es domāju, ka būs pietiekoši. Paldies. Tagad, un tā
tagad būs runa par par Eiropas pieredzi, jo mūsu projekta ietvaros mēs arī apmeklējam Eiropas muzejus. Un pirmais par Igauniju Vlada pastāstīja, lūdzu, kā mēs tur. Jā, nu pirmkārt, man rekomendēja Igauniju, arī Igaunijas neredzīgo biedrībā, teica, ka ļoti laba sadarbība īpaši ar dažiem muzejiem, ka Igaunijas muzeji, daži no tiem ir tiešām labs piemērs Eiropā, kā pielāgot vidi. Un tieši neredzīgie tur iet katru mēnesi. Vispār Eiropā tas ir izplatīts trends, ka katru mēnesi tiek, kaut kas man, katru mēnesi tiek organizēts tūra, ekskursija tiek organizēta, dažās valstīs tas saucamā par touch tour, viņiem tas ir kaut kā tur atver sev pasauli vai kaut kā savādāk, bet katru mēnesi tev ir iespēja, ja tu nevari atnākt pats un to pielāgoto stendi paskatīties, tad ir gids, kas no biedrības nāk neredzīgie, un tad tur arī pastāsta cilvēks, specializēts gids. Igaunijā es domāju, ka mēs vērsīsim tādu īpašu uzmanību uz dažiem objektiem. Pirmais mums, kas bija, nu, pirmais, kas man ļoti patika, attieksme, cilvēki, entuziasti, muzeja darbinieki, tiešām it īpaši tur, kur mēs atradamies, tas ir jūras muzejs, ja, no turienes mēs tagad objektus parādīsim. Ļoti fantastiskā attieksme vienkārši pret šo jautājumu, un arī vēlme palīdzēt Igaunijas muzeji piedalījās Erasmus Plus projektā kopā ar citiem muzejiem, 6 Eiropā, tur skaņa kaut kā, ar 6 muzejiem Eiropā, kuri tiešām centās pielāgot vidi, un tas bija Eiropas projekts, man liekas, 16. gadā, un tad viņiem jau tas sākās pamazām un attīstījās. Kas bija labi? Tagad, kas tur uz objekts, pirmais objekts ir, nu, tad pirmais, kas patika, taktīlā vadlīnija uz grīdes. Kad ieeju muzejā, tad uzreiz varu ieiet muzejā līdz informācijas stendam. Tas ir jūras muzejs Igaunijā šobrīd. Es nezinu. Un tad... Atvainojos, bet Marija, kādam ir jārāda uz ekrāna, jo bildes mums nav šobrīd. Bildes nav, es tūlīt pastāstīšu, un es parādīšu video. Jā. Tas ļoti atvieglo neredzīgam cilvēkam, kā saka, dzīve nokļūt pie informācijas leti, lai tālāk vienkārši sadarboties ar muzeja darbinieku, lai saprastu, kas ir. Un starp citu, tieši kā es jau minēju, Igaunijā ir tas Tiflo maršruts, gan neredzīgo biedrības mājaslapā, gan muzeja, cik es sapratu no viņiem, ka muzeja mājaslapā arī. Tur ir tāda sadarbība ar tādu biedrību, un līdz ar to pielāgots. Vēl kas bija taktīlie objekti, taktīlā karte, kas ļauj izprast telpiskumu, kur kas atrodas, un tāpēc, ka neredzīgiem ir mazas priekšstats par tas kaut kas jauns, bet līdz ar to, tad, kad mazliet es sāku izzināt par taktīlām kartēm, kas tas ir, sāk rasties vēl papildus tā kā izpratne par mērogu un par, kā es jau minēju, 3D plānošanu, ja? Nu kā, kur pa labi man tas, pa kreisi man tas, nav tikai, ka es esmu kaut kādā telpā, nezinu kur, ja? Kur es atrodos, tur es zinu, bet es jau apmēram saprotu, kas pa labi, kas pa kreisi man atrodas. Un tas dod tādu skaidrību un priekšstatu par to visu. Tad gribu piebilst bišķiņ par to karti. Es parādīju video tagad, kamēr tu stāstīja.
ar to karti. Un interesanti, ka esmu kā tiflogrāfika redzu tur baigi lielas kļūdas, jo cilvēki uztaisīja ļoti skaistu dizaina objektu, bet, lai saprastu, lai orientēties ar šo taktīlo karti, droši vien viņi nepadomā par to, ka jāuzaicina speciālistu šajā jomā arī, jo orientēties ļoti grūti, bet ideja ir ļoti laba, izskatās ļoti forši, bet jādomā par to, lai, par mērķi, jo mēs taisam taktīlo karti, lai orientēties, nevis tikai parādīt, ka mums ir taktīla karte. Paldies. Jā, paldies. Tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo arī jau mazliet uz priekšu domājot, citos muzejos arī tāda problēma eksistē, ka karte ir, bet ir novirzes no plāna, kaut kas tur tiek pārbūvēts, ja vēl kaut kas, bet karte jau tiek izgatavota un visu, un viņu nemainam. Tas nozīmē, ka ir mazliet savādāk, bet tas taču visu var paplānot. Un karte šajā gadījumā tā nav runa par plānu, bet vispār par kartes izveidi. Ja? Un atceries, tur bija ļoti, ļoti tādas lielas sienas tajā kartē, tu varēji atrast, ka... Jā, tieši tā sienas, tas man izbrīnīja, paldies arī, tieši tā sienas, es nevarētu iedomāties, ka tajā turnī, ka tur ir tik lielas sienas, tāpēc, ka man nav iespēja tās pataustīt. Līdz ar to apmēram, zinot to mērogu, es sapratu, ka tur ir ļoti, milzīgi tādas blīvas, resnas sienas. Jā, tas tiešām, tāpēc es saku, neredzīgiem daudz par ko ir izbrīns, jo liekas pats par sevi saprotams, te ir tādas sienas, te ir tā, bet ja nekad nesaskaries un neredzi, kas te ir, tad katrs šis te elements un katrs, kas atšķirās no ikdienas, tas tiešām liek pārdomāt, dot citu apjomu. Un vēl braila uzrakstījā. Lada, es tagad rādu video ar 3D torni, kur tajā pie ieejas bija. Jā, tas tornis arī tādā izgriezumā. Tie objekti parāda no cita skata punkta to, ko var vai nevar pataustīt. Tas ir ļoti svarīgi pie domāšanai, lai tā domāšana neredzīgam veidotos pareizi tādā griezumā, lai neredzīgs var saprast, tā izskatās izgriezumā, tā ir pilnā versija. Apmēram tā kā bērniem, tad, kad skolēniem vai maziem bērniem parāda tur bildes, kā izskatās pa daļām, pa fragmentiem, tā arī šeit apmēram neredzīgie atrodas šajā te, es neteiktu bērnu pozīcijā, bet ir lietas, kas viņiem mums nav pieejams, un līdz ar to katra tāda detaļa mums ir liels atklājums un tiešām ļoti palīdz tad izprast, kā es jau teicu, sistēma veidojās domāšanā. Kā interesanti, ka 3D objekti interesanti arī ne tikai neredzīgiem cilvēkiem, bet arī redzīgiem. Ir tāds milzīgs darbs padarīts tajā muzejā. Jā, tur arī. Un interesanti gan tiem, pēc universāla dizaina principiem, gan redzīgiem, gan neredzīgiem cilvēkiem. Taisnība, es tagad atcerējos par to kuģi, kas tur bija detalizēts modelis. Tas arī pēc tam turi to atmiņā, un tad jau tāds priekšstats veidojas. Tā detalizētība ļoti svarīga neredzīgam, ka nav tikai ir vispārējais priekšstats par formu, kontoru, bet arī detalizēts priekšstats. Jo detalizētāks modelis, jo labāk. Tad jau var saprast, kur atrodas. Šitā kuģa modeli bija uztaisīta ar 3D printeri izdrukāta un diezgan izturīga. Viņai tādas būras, es brīnos, ka es teicu, kā muzeja darbiniekam teicu, ka katrs tur pataustīs, kas tur būs. Nē, es pataustīju, tas būras bija diezgan izturīgas, šitas mačtas visas. Un modelis pielāgots arī neredzīgiem, jo tur nevienas detaļas nav tādas
mazas un tādas tievas, tur viss ļoti, ļoti izturīgs. Un melna krāsa ļauj taustīt, cik gribi. Un pat var mazgāt šito modeli. Jā, jā, Mhm. tā Jā. taisnība. Tāpēc Igaunijā tieši ar to, ka mazliet internets karājas tev, jā. Tālāk, tāpēc gribēju teikt, ka Igaunija parūpējās par sadarbību un ar neredzīgo biedrību, ar citām biedrībām, viņiem ir laba sadarbība ar organizācijām, kas taisa taktīlus objektus. Līdz ar to tur tās noslēpums, kāpēc viņiem ir lielāka tā apmeklētība no neredzīgo cilvēku puses, tāpēc, ka ir tāda vairāk sadarbība, cik es tā noprotu. Nākamais Lada. Par... Londona. Ja? Mhm. Jā, šeit bija forša pieredze. Tiešām es pirmkārt, kad mēs bijām tur, izlasīju arī fórumos, tā kā pareineredzīgie, ka tas ir vispār vispieejamāk. Tātad Londona ir tur muzeji super pieejami un tā tālāk. Un tiešām viņiem ir ļoti attīstīta tā eksperimentālā, ka viņi eksperimentē daudz. Bet šīs te, tas laikam es neizmirstīšu ilgi, glezna, tātad Rafaela, ja? Gleznā jūs redzat, es tur nepastāstīšu to nosaukumu, bet audio deskripcija šeit bija ļoti, ļoti svarīga man kā neredzīgai. Es paņēmu, atnāca muzeja darbinieks tieši no šīs ekspozīcijas. Tur bija tādas 6 gleznas, ja? Un tās reprodukcijas. Man viņš to visu nolika pēc tā, kā bija arī ekspozīcijā 1, 2, 3, 4, 5 uz galda, ne uz galda, bet uz sklepiem tātad. Un te ir viens paraugs, tātad šāda te reprodukcija. Gleznu kā skaidrs, es nezinu, ja, kā ir uzgleznota, bet man bija audio deskripcija, kas pateica, kreisajā stūrī pirmais plāns. Un tad es tieši tagad neatceros, bet es tagad mazliet fantazēšu, jo iespējams, ka visu nevarēšu atcerēties, ka tur tādā stūrī, man liekas, ka tā lejā ir cilvēks, kas mirst, viņš tā atrodas tādā pozā, tur ir Pēteris, kas norāda ar savu tur pirkstu, nevis pirkstu, bet kā to teikt, ar norāda jau uz to. Tur blakus, kas sapratu, viņa sieva, kas tur vaino sevi, tā cilvēka, kas mirst. Un katru plānu viņi pastāsta tekstūru, piemēram, ar punktiņiem mēs apzīmējam cilvēka plūsmu, jeb skatītājus. Ja? Jo skaidrs, ka ir liels mākslas darbs, un nevar būt, ka vienā tādā reprodukcijā viss izvietots, un tāpēc ir dažādi plāni, un pastāstīts, ka šis ir cilvēks, var pataustīt, un ir labi, ka arī blakus man sēdēja no mūsu komandas, man palīdzēja mūsu kolēģi, kas pastāstīja vēl ar manu roku, man liekas, jā, palīdzēja ar to, ka vadīja roku, jā, te ir cilvēks, šeit viņa roka. Ja es nezināju un gribēju izprast ar abām rokām, apmēram šādi, viņa teica, šeit labā roka, šeit kreisā, šeit viņš tā stāv, un audiodeskripcija man deva tiešām priekšstatu par šo mākslas darbu. Un tā par visiem. Šeit vienkārši piemērs, kas mums ir. Tas ir, man liekas, ka pirmais tāds, mana ir pirmā pieredze, iespējams, ka tas ir vēl kaut kur. Pat Luvrā tāda nav. Luvrā Nu, kā pirmā Vlada?
Mums, Purvīša. jā, gribēju teikt Eiropā, bet mums arī ir Eiropa. Protams, ka purvītis ir pirmais taisnība, bet pirmais, kāpēc pirmais, ka tas tāda mēroga mākslas darbs, jā, tik reproducēts, nu tā kā oriģināls uz sienas un šeit reprodukcija, tāda mēroga. Tā kā es vispār biju pārliecināta, ka tas nav iespējams. Līdz ar to man radās, man ļoti patika vizuālā māksla, kā es to varu uztvert no audiodeskripcijas un reprodukcijas, un vēl tā atmosfēra, tur cilvēki sēdēja, meditēja, pats mākslas darbs izstaro tādu mieru un tā tālāk, līdz ar to pat, es pat teiktu tā, nu, enerģētiski tas bija ļoti, ļoti patīkami, un tie augstie griesti, atmosfēra, tas es ieguvu arī to no mākslas darba, plus vēl reprodukcija un audiogīds. Tas, protams, ka labs piemērs, un tas katrs neredzīgs cilvēks to atcerēsies, es domāju, nu, ļoti ilgstoši. Kas tur mums ir tāds vēl interesants nākamais? Varam nākamo. Jā. Kas tur bija? Es mazliet raustās skaņa. Šeit bija ar brīvprātīgas. Jā, tieši vispār Britānijā ir brīvprātīgo kultūra, kā mēs uzzinājām. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri vēlas, kuriem ir iemaņas, jeb viņi ir pensijā un viņi grib padalīties, jeb kurš cilvēks vai jaunietis grib mazliet tā kā miedarboties ar citiem, pakomunicēt, iegūt pieredzi, viņi var pieteikties uz jebkuru muzeju kā brīvprātīgie, un tie brīvprātīgie apkalpo ne tikai neredzīgus, te arī tāds universālais dizaina elements. Viņi stāsta skolniekiem, jauniešiem, visām grupām, visiem, kas atbraucējiem, neredzīgiem. Viņi nešķir tur tādus šādus. Viņi mēģina, nu, mazliet cik iespējams pielāgot. Un tie brīvprātīgi man tiešām ļoti izbrīnīja to, cik ar kādu entuziasmu tieši šīs konkrētais brīvprātīgais stāstīja un cik tas viņa intelekta līmenis un cik viņš vienkārši nāk bez kaut kādas samaksas. Viņš 4 stundas dienā, kaut viņam ir laiks tur, viņam ir tāds pienākums pāris reizes nedēļā stāsta, un tie voluntīri, viņam ir tāds servis, voluntīru apvienība, kuri nāk un palīdz un paši mācās. Tas brīvprātīgais teica, ka viņš pats iegūst vairāk nekā viņš dod pretī. Tas arī ir ļoti interesanti. Bet no otras puses ir viņiem muzejs, par kuru būs tālāk, kuri principiāli neņem brīvprātīgus, jo viņi uzskata, ka par katru darbu ir jāsamaksā, un līdz ar to viņiem ir pašiem kvalificēti gidi, lai neņemtu brīvprātīgus. Tātad ir tās divas pozīcijas, bet tas nav par to, kas ir labāk, bet par to, ka tas eksistē un tas viss ļoti palīdz un atstāja milzīgu iespaidu, kad tu esi tur iekšā jau pašā muzejā. Tas ir no zinātnes muzeja, tas brīvprātīgais šajā, konkrēti šī fotogrāfija, bet tādu ir daudz katrā muzejā. Kas tur tālāk? Es parādīšu tūlīt bildes bišķiņ par muzejiem. Tur nebūs daudz, bet es parādīšu. Un tak, mirklīt. Es parādīšu, varbūt tu kaut kas atceries, varbūt ne. Tak, redzat bildes? Aha. Tātad. Nemainās, šobrīd nemainās, Marija. Nu, te jūs varat redzēt kaut kādu. Nerādas? Tagad ir, jā. Sāk, jā. Ir, jā? Aha. Jūs redzat, ka blakus eksponātam atrasts braila raksts. Šajā bilde, piemēram, viņš melnajā krāsā, bet
braila rakstam vienalga krāsa, godīgi sakot, neredzīgiem cilvēkiem vienalga kāda krāsa būs braila raksts. Starp citu, Vlada nepastāstīja, ka tur vienā muzejā bija saīsināts brails. Jā, es par to nepastāstīju, bet paldies, ka atgādināji. Tiešām tas ir svarīgi piedomāt pie braila norādēm un braila rakstu vispār, kad lieto, jā, tas pirmo reizi man arī pieredze tāda, ka mums braila raksts ir vienkārši tāds parasti starptautisks, visām valodām, kas ir no... Tūlīt visi sapratīs, ka braila raksts vienāds visiem. Nē, bet es gribētu tagad pastāstīt, ka eksistē tīpaši Anglijā un Britānijā, ja, saīsināts brails, bet ir arī kaut kāda tieši Britiem vēl būs saīsināts un vēl tā kā Britu brails. Un vienā muzejā tātad muzejs izmantoja tieši to saīsināto vietējo britu brailu, nedomājot par starptautisko turismu plūsmu un tā tālāk. Ja? Iespējams, ka visi, bet man teica arī citā muzejā, ka ne visi arī, kas dzīvo Britānijā, saprot, jo daudz iebraucēju un tā tālāk, līdz ar to ne visi zin to saīsināto, un es nevarēju izlasīt to braila rakstu, līdz ar to, ka bija 20% varēja saprast. Pārējo, es biju kopā ar komandu, labi, ka man tur bija tāds plāns ar muzeja lokāciju, kur stāv taktīli. Tagad ir bilde ar to telpas plānu. Ļoti labi, forši tātad ar to, kur var pataustīt eksponātus, plāns, kā līdz turienei nokļūt. Bet interesanti, ka it kā ir padomāts par to, kā nokļūt. Plāns ir, lai gan viņš neatbilst patiesībai, kā man teica, jo tas ir mazliet savādāk. Tur vēl bija daži objekti, kas nebija norādīti šajā plānā. Tas ir pirmais, un otrais vispār plāns bija mazliet savādāks nekā bija tā telpa. Es respektīvi izmantojot šo plānu, nevarētu iziet pareizā vietā. Acīm redzot, viņi kaut ko pārbūvēja, bet plāns palika. Tāda versija. Un ļoti bieži situācija tā ir, kad ir kaut kāds projekts, kaut kas uztaisīts tajā projekta ietvaros, un it kā cilvēki apmeklē, un pēc tam viss. It kā ir objekti, bet neviens to neizmanto, un jau plāns neaktuāls. Tas ļoti bieža situācija. Tālāk. Jā, pat tajā muzejā mums teica receptionā, ka nē, mums nekā tāda nav. Es teicu, kā nav, ir, un mēs tur skaidrojamies, tad tas cilvēks piezvanīja kaut kur uz to, viņiem ir tāda accessibility department. Un tad viņi teica, jā, ir tā, tur stāv kaste, un tad tālāk, tad mums iznesa, un tad viņš teica, es atvainojos, tikai mēnesi strādāju, mums neviens nenāca neredzīgais, es pirmo reizi šo te pieredzi saskāros. Tā kā nav tā, ka viņiem tur viss ideāli, bet vienkārši ir kā ir, un interesanti paskatīties, ka tas brails, un arī konsultējās šis te muzejs ar biedrību, un biedrība ieteica šo te saīsinātu brailu. Tas nozīmē, ka ir jāņem vērā daudzas avotus, vai ekspertu avotus, un tad mēs citā muzejā es stāstīju šo gadījumu zinātnes muzejā, un tā speciālisti, konsultanti teica, ka jā, tur nav tā, ka visi ir kvalificēti. Ir jāņem vērā dažādus aspektus un neredzīgus pašus un jātestē, un tieši pārējos muzejos viņi izmanto parasto braila rakstu, tāpēc, ka viņi konsultējas ar neredzīgiem, nevis tikai ar biedrību tur pārstāvi un visi, jā, tad viņi ņēma komandu un konsultējās. Jā. Tas ir svarīgi. Paldies, Vlada, tad mums ir laiks 11. Tātad pie pēdējās slaida es jums piedāvāju sadarbību. Es kā biedrība Socintegra ar visu mūsu komandu projekta ietvaros mums ir iespēja apmeklēt 13 muzejus. Pārsvarā Rīga, bet mēs domājam arī par Latviju.
Tātad 13 muzejus mēs varam apmeklēt, izpētīt ekspozīcijas ar jūsu ekspertiem un uzrakstīt atzinumu no mūsu puses, ko mēs redzam, ko mēs varam piedāvāt no savas puses, no Eiropas pieredzes arī. Šajā iespējā būs jums, es domāju, caur Zāni. Kā tu domā, jā, Zāne? Jā, droši var pieteikties caur mani, un tad, jā. Rekur, arī, ja jums ir jautājumi, mans telefons, mani sauc Marija, un mans e-pasts arī jūs varat droši zvanīt un rakstīt. Projekta ietvaros mēs varam apmeklēt tikai 13 muzejus. Tas priekš jums būs bezmaksas, bet pēc tam mēs turpināsim par maksu visu to darīt, jo mēs to daram katru dienu. Ražojam taktīlas kartes, 3D objektus izveidojam, taisam audiodeskripcijas, pētījumus dažādus, tak što varat lūdzu droši zvaniet un rakstiet. Un ja jums ir jautājumi tieši tagad, jums ir iespēja pajautāt. Lūdzu. Es skatos, Marija, ka Bauskas muzejs jau ir pieteicies arī uz šo 13 muzeju dalību tātad šajā sarakstā. Es nezinu, vai jūs to kaut kur pierakstīsiet, vai es pēc tam to apkopošu, bet jā, es vienkārši izlasīju čata daļā. Ok, labi, pierakstam. Tātad arī dodam iespēju tiem muzejiem, kuri nav šodien, tātad atstāsim, piemēram, nezinu, Zāni, kā tu domā, kā labāk to izdarīt? Es domāju, ka mēs varbūt varētu tiešām tie, kas šobrīd piedalās klāt, atsūta man savu pieteikumu un arī mazu aprakstu, kas ir tās varbūt izstādes vai ekspozīcijas, ko īpaši vēlaties pārbaudīt. Varbūt ir veiks kaut kāds pieejamības projekts vai kaut kas ir pielāgots, vai tieši otrādi ir aktīva sadarbība ar neredzīgo kopienu vai vienkārši, jo es pieļauju, ka būs vairāk kā 13, tas ir vairāk kā skaidrs, un tad jums, Marija, būs jāizlem, kura tad būs tie 13 muzeji. Tādēļ es tiešām aicinu uz muzeja.lv atsūtīt tātad savu pieteikumu un mazu aprakstiņu, kas būtu tas, uz ko jūs vēlētos vērst uzmanību. Tad varbūt Marijai būs ar Vladu vieglāk arī izveidot, jo skaidrs, ka būs vairāk kā 13, es jau redzu. Tas ir labi. Jā, tas ir tiešām labi. Man liekas, ka Dieva Bronko pastāve bija ieslēgusi mikrofonu. Es pieļauju, ka ir kāds jautājums, ja? Jā, labrīt. Es ļoti priecājos par šo iespēju un paldies, Vlada, jūs esat iedvesmojuša. Un man jāsaka arī paldies muzeja biedrībai, jo bija šāda lekcija par pieejamību jau pirms kādiem 3-4 gadiem varētu būt. Un, ja nemaldos, tad Nellija Freidenfeld bija, vai Nellija bija vārds, bet tas ir vājredzīgo, nedzirdīgo biedrības. Ja, arī ļoti iedvesmojoša personība. Un jāsaka tā, ka jau tajā, kāpēc es arī pieteicos šiem ekspertiem, jau tajā brīdī es sapratu, ka Bauskas muzejam vajag, vai arī man bija tā vajadzība, ka mums ir jābūt pieejamiem un ir jādomā par to. Un jāsaka tā, ka tas ir tāds sen lolots sapnis un ideja, kurai 22. gadā es devu nosaukumu Muzejs tavā plaukstā. Tā ir tāda ideja par izstādi, kas būtu pieejama. Un gan vājredzīgiem, neredzīgiem cilvēkiem, gan vājdzirdīgiem, nedzirdīgiem cilvēkiem. Un jo es vairāk par to domāju, tad es saprotu, ka man arī ir dažādi jautājumi, jo mums ir savs priekšstats par to izstādi vai par to pasauli, kādai viņai būtu jāizskatās. Un es esmu ļoti tiešām priecīga par to, ko es šodien dzirdēju. Un vēl jau vairāk par šo iespēju, jo, ja man jāsaka tā, ka vēl vakarā likās, ka tas nav iespējams, ja, tad jau šodien es saprotu, ka tas sapnis, kas ir jau 3-4 gadus lolots, ka viņš var būt pat tiešām ir iespējams, ka viņš varētu realizēties. Un arī man ir tāds prieks
un arī mazliet vilšanās par sevi, jo tas, ko Marija savukārt stāstīja par šīm taktīlajām kartēm un audio aprakstiem, tad tas, ko jau es tā kā savā plāniņā, ko varbūt vēl neesmu tā pārāk skaļi nevienam teikusi, esmu likusi iekšā, kā tam būtu jāizskatās. Tas ir tieši tas, ko Marija stāsta, un es skatos, ka arī tas, ko Vlada Londonā un Igaunijā jau ir sajutusi. Ja? Tātad nekas unikāls, bet vismaz es esmu uz pareizā ceļa, jo es pat esmu izprātojis, kā tam vajadzētu izskatīties. Tā kā es tiešām būšu ļoti, ļoti priecīga par šo iespēju. Es noteikti nosūtīšu arī uz muzeju šo ideju, un varbūt, ka tiešām tad kopīgiem spēkiem mēs tiksim uz priekšu. Un arī tādi, ja es drīkstu, vēl tādi mani novērojumi vispār par pieejamību, jo par to mēs runājam daudz, bet es esmu sapratusi, ka par šo mēs runājam tad, kad valstī ir izsludināti kādi projekti. Tā nav tāda sistemātiska, mēs katrs jūtam, ka to vajag, un katrs jūtam to savu atbildību un to, ko mēs varam dot. Bet es esmu tad, kad ir kādi lielie projekti, vai piemēram ir pieejama Eiropas nauda, tad pēkšņi visi aktivizējās, ka mājaslapām ir jābūt saprotamiem, ja, visiem, ka mājaslapām ir jābūt visiem pieejamām. Un es dažkārt arī domāju, piemēram, tas pats Kultūra Kapitāla fonds. Katru gadu janvārī ir tāda programma muzejiem, tā kā attīstības veicināšanai. Ja kā mēs to varam? Mēs varam 1 vai 2 gadus Kultūra Kapitāla fonds piešķir līdzekļus, piemēram, tikai šai pieejamībai. Mēs nepiešķiram izstādēm, restaurācijai vai jaunu anotāciju izstrādēji, bet mēs piešķiram muzejiem, un viņi var dabūt tikai pieejamībai. Tas, man liekas, tā ir tāda, kā šo var virzīt uz priekšu, jo, tie ir tie projekti. Un vēl es esmu sapratusi arī, ka tās... To varbūt var Vlada un Marija komentēt, ir bailes. Ir muzejā strādājošo cilvēku bailes, jo mēs nemākam, nesaprotam, mēs nezinām. Un to es esmu savā muzejā izjutusi, jo mums muzejā bija programma cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, un es ar šiem cilvēkiem arī strādāju, un tad es arī pat no saviem kolēģiem, ja viņi prasīja, kā tu vari, ja? Vai tā kā, labi, tu jau, jā. Ja, un tad tie cilvēki, ikdienā arī tātad tieši tie paši zāļu uzraugi, vispār viņiem ir tik daudz nezināmā, tāpēc viņi arī baidās, un ja ir iespējams, tad mēs šo mirkli varbūt pavirzam tālāk. Un vēl viens arī mans 22. gadā mācoties arī Kultūras akadēmijas tālāk izglītības kursos, muzeja darbības pamati. Mums bija arī jautājums par pieejamību. Un jāsaka tā, ka šī priekšmetā, ko mēs tur mācījām, tad bija tas galvenais, ka katrs muzejs, tātad tie dalībnieki, kas tur mācījās, viņi izstāstīja, cik ļoti viņu muzejus nav iespējams padarīt par pieejamiem, jo viņi ir vecās ēkās un tur nevar iebūvēt liftus vai nevar pārtaisīt kāpnes. Jāsaka tā, ka man pietrūka, tā bija tāda, kā mēs nevaram, vai mēs runājām par ēkām. Tā kā droši vien, ka darbi ir ļoti daudz, bet tas man tiešām izjūtot to tīri tā empātiski, cik ļoti mums šī pieejamība ir svarīga, kad arī tādas praktiskas lietas dažreiz ir arī tādas lietas, par ko mēs varam izdarīt. Jā, labi, paldies jums liels! Jā, paldies! Prieks dzirdēt, ka jums ir interese par šo tēmu, un ja jums ir bailes, jūs droši varat zvanīt, varbūt mēs varam izvairoties no šitām bailēm kopā, jo mums ir dažreiz arī bailes, ka varbūt muzejiem nevajag, varbūt viņi negrib. Ziniet, arī tā, vajag no mūsu puses solis uz priekšu, no jūsu puses solis uz priekšu. Mēs varam droši sadarboties un ļoti svarīgi piesaistīt arī mērķu auditoriju šitām visam procesam. Jā, tur tā lieta, ka mēs esam komanda un mēs varam palīdzēt. Skaidrs, ka būs bailes, bet tad, kad ir informācija, tad, kad mēs pastāstīsim un miedarbosimies kopā, tad tās bailes pakāpeniski izzudīs, jo skaidrs, viena lieta garīga rakstura cilvēki, tur vajag mazliet tādu sagatavotību, un arī lieta tikai par nesaprotamu un saprotamu, vai ne? Tad, kad mēs zinām, kā uzvesti, kā rīkoties, kad ir neredzīgs, kad ir cilvēks ar garīgu
garīgā rakstura traucējumiem, tad jau nav bailes. Bailes ir tikai no tā, ka nesaprotams, nav saprotams kā. Un es domāju, ka Bauskas muzejā tur nebūs bailes, bet lieta laikam runa ir par citiem muzejiem, ka varbūt, ka tas ir kopīgi visiem. Es uzskatu, ka jā, tas arī fakts, un tāpēc jāinformē. Tāpēc mūsu vēl viens uzdevums informēt, parādīt, sniegt tādu pieredzi, lai nav šīs bailes un lai ir vairāk atvērtība pret pieejamības veicināšanu. Es redzu, ka Āraišu ezera pils arheoloģiskas muzejas parks arī pieteicās. Mums ar viņiem jau ir sadarbība. Mēs jau taisījām viņiem taktīlas kartes, jau 2 reizes jau atjaunojam. Un tur strādā ļoti atsaucīgie cilvēki, liels sveiciens jums, meitenes. Un mums bija ļoti laba pieredze, arī mums bija ekskursija, arī bija kaut kāds projekts. Es pēc tam nevarēju atrast cilvēkus, kuri organizēja, bet bija Āraišu ezerpīlī milzīga ekskursija. Mēs atbraucam ar neredzīgiem, ar 2 mašīnām. Un viņi mums, Vlada, varbūt tu vari es pastāstīšu. Burtiski 2 vārdos, jo jau laiks. Labi, 2 vārdus es joprojām atceros. Vlada? Tiešām, Visi kārtībā dzirdam, Vlada, noslēdzāt jūs sev mikrofonu, tagad nedzirdam. Aha, kaut kas labi, tagad? bremzēja. Jā, tagad ir. Jā, labi. Jā, es joprojām atceros, kā es miltus, tātad kā tas ir taisīju miltus un sviestu tajā Āraišu pilī neredzīgam. Tā ir pavisam savādāka jauna pieredze un tiešām milzīgs paldies par to, ka ir tāda iespēja tāds meistarklases neredzīgiem taisīt. Tā ir vēl viena lieta, kas tiešām... Paldies, liels prieks to dzirdēt. Mēs tagad esam arī, es domāju, arī jaunāks tāds kolektīvs. Es pieņemu, ka tas bija kādus jau vairākus gadus atpakaļ. Jā, tā arī bija. Bet forši tiešām. Jā, tas bija vairāk atpakaļ, jā. Tagad mums ir jauna ekspozīcija, apmeklētāja centrs, kurā mēs piedāvājam arheoloģiskās senlietas aplūkot. Un tur, protams, mums nav ne brāļa raksts, un mēs nezinām, kā īsti iepazīstināt ar šiem priekšmetiem neredzīgos. Bet arī mums tagad tieši aktuāli ir, mēs taisam muzeja pedagoģisko programmu, kuru arī vēlamies pielāgot tieši bērniem. Un tur mēs gribētu saprast, kā to mums liekas, ka tā programma būtu ļoti piemērota. Tur ir ar tausti, tur jāpēta senās lietas, salīdzinoši ar mūsdienās lietotajiem saimnieciskiem piedarumiem, tieši ar tausti, ar dizainu, saprotot mūsdienu vajadzības. Un tieši šai programmai mēs arī domājam kaut kādus risinājumus, kā viņi varētu pielāgot neredzīgo auditorijai. Jā, paldies, tad strādāsim tālāk. Jā. Te mums ir arī prieks lasīt, ka ir arī komentāros, es vienkārši jums varu nolasīt, pirmkārt, saka paldies, Mīš, paldies par saturīgo un informatīvu bagāto stāstījumu, kas ir Eduards no Krāslavas novada muzeja, tālāk arī paldies dāmas par ļoti noderīgu semināru. Tā kā ir arī šie te paldies vārdi ne tikai mutiski, bet arī jau čatā ieraksta, tā kā tas apliecina to vēlēšanos veidot programmas un veidot arī to muzeja piedāvājumu tiešām pieejamu pēc iespējas plašākai auditorijai. Un varbūt tiešām, kā pareizi teica kolēģi no Bauskas muzeja, nebaidīties runāt ar cilvēkiem un prasīt, tad tajā gadījumā nebaidīties prasīt neredzīgiem cilvēkiem viedokli un padomu, jo mēs nevaram iejusties jūsu vietā, bet jūs varat mums pateikt, kā mums labāk izdarīt. Un tad šādā veidā mēs varam veidot ļoti labu pakalpojumu, kas ir derīgs. Jā, ir tīpaši tāpēc, ka mums jau ir pieredze, mums jau komanda nav tā, ka tikai kāds neredzīgs pasaka un tad aizbrauc un cits neredzīgs savādāk, bet mums tiešām jau pieredze un mēs ar to strādājam ikdienu. Tā kā, protams, ka paldies visiem, kas piesakās un pieteiksies.
tas ļoti vērtīgi. Paldies par šodienas sarunu. Bija ļoti noderīgi, bija ļoti interesanti. Un mīļš paldies, Zanī, par atbalstu. Jā, mīļš paldies tiešām. Tā kā es domāju, noteikti uz sadarbību, tā kā mums sadarbība tikai vēl turpināsies. Es domāju, ka šeit būs brīnišķīgi projekti, un mēs jau pēc gada iespējams varēsim runāt par vēl jauniem pakalpojumiem muzejos. Jā, tiešām. Iedvesmo. Paldies jums abām divām, Vlada un Marija. Paldies. Paldies. Lai visiem jauka diena. Un Jā, ierakstīt. Forša diena visiem, jā, tieši tā. Jā. Paldies. Paldies. Paldies uz redzēšanās. Redzēšanās.